Labdien, mīļie skatītāji! Pēc ilga laika esam atkal pie jums studijā. Domājām, ka nevaram klusēt šobrīd, jo mēs visi zinām un saprotam, es vismaz domāju, ka mūsu skatītājs ir diezgan izglītots, saprotam, kur mēs esam un kādā situācijā esam nonākuši, kas īsti nesaprot, tas varbūt paskatoties mūsu iepriekšējos rullīšus, varbūt tas mazliet palīdzēs ieskicēt to situāciju, uz kuru tas virzījās. Un, jāsaka tā, diemžēl, bet tās daļai prognozes mūsu ir piepildījušās, gan runājot par Air Baltiku, par Rail Baltiku laikam mēs nerunājām, par lielām kapitāla sabiedrībām, par situāciju ar budžetu. Tā tas diemžēl ir. Negribam runāt par kaut ko sliktu, gribam šodien runāt, ko darīt. Kur mēs šobrīd esam, laikam mēs tiešām visi saprotam, bet ko darīt īsti, nav tāda skatījuma, tāpēc mums ir kopā visiem interesanti, mēs esam aizkadrā daudz par to runājuši, un šodien gribam ar jums padalīties par to, ko tad īsti darīt. Mēs katrs esam speciālisti savā jomā, savā profesijā, un tad mēs domājam tā sadalīt pa blokiem. Raimonds varētu runāt par aizsardzību, Aivars mazliet runāt, ieskicēt, ko tad darīt ekonomikā, un Igors runāt par politiku. Tā mēs vismaz aizkadrā novienojamies un domājam, ka jums būs interesanti. Mēs nepretendējam absolūti ne par visaugstākās patiesības paudējiem, mēs gribam vienkārši padalīties publiski ar to, ko mēs runājam savā starpā. Domājam, ka jums būs interesanti. Vismaz mazliet cits skats no tā viedokļa, ko jūs lasat un redzat mūsu mēdījos. Tad sāksim varbūt. Tā kā mēs aizkadrā runājām, Raimonds arī teica, mēs visi jūtam tā kā mazliet kaut kādas vibrācijas par to, ka būs kaut kādas pārmaiņas. Ieskicē mazliet vai nomierina mums skatītājs, ka nav tas varbūt tik briesmīgi, vai ka ir briesmīgi, vai ko mēs tad, kāds ir tavs skatījums par to, kur mēs šobrīd esam un ko darīt ar šo te drošības un aizsardzības jomu? Es domāju, ka jāsāk ar to, ka mūsu optimistu valstī ir ļoti daudz, kuri saka, ka viss ir kārtībā un situācija ir kontrolējama. Tas nav mans uzdevums kādu mierināt vienkārši. Mans uzdevums ir apmēram ieskicēt realitāti, lai cik šī realitāte varētu būt nepatīkama. Tāda pirmā lieta, kas visiem jāsaprot, ka Latvijas Republika ir pilnīgi atkarīga no globālās un reģionālās drošības izaicinājumiem. Tad mēs esam visi iespējami organizācija, dalība valsts, NATO, Eiropas Savienības dalība valsts, ASV mums ir definēts kā strateģiskais partners, un ikviena kaut kāda globāla problēma, kas notiek šajās organizācijās vai ASV, neizbēgami, ar kaut kādu nelielu laika nobīdi nonāk Latvijā. Sāksim ar to, ka graujošā Donalda Trumpa uzvara Amerikas Savienotās valstīs praktiski parādīja, ka cilvēki vēl aizvien, ja viņi ir organizēti un viņiem ir politisks mērķis, viņi ir spējīgi sakaut nosacīto dziļo valsti un principā viņi ir spējīgi šo situāciju atkal pārņemt savās rokās. Šobrīd vēl pāragri spriest, kāds būs Donalda Trumpa politikas, it sevišķi aizsardzības un drošības jomā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka domāju, ka šobrīd Eiropas Savienībā un NATO viss ir ārkārtīgi satraukti, tāpēc, ka izmaiņas būs. Visticamāk, ka pirmā izmaiņa, kāda varētu būt, kā ASV vienkārši definēs, ka Eiropas aizsardzība tā ir Eiropas lieta, tā kā lūdzu maksājiet par savu drošību un aizsardzību daudz vairāk, nekā jūs to darat. Šeit, manuprāt, ekonomisti mani palabos, bet es domāju, ka ir nākamais slasts, ja Eiropas Savienība aizsardzībai un drošībai izdalīs finansējumu, kas būs krietni lielāks par 2% no iekšzemes koprodukta, tas neizbēgami ietekmēs negatīvi kopējo tautsēmniecību Eiropā. Un to mēs redzēsim pēc tam nākamajās politiskajās vēlēšanās. Mēs jau redzējām, kas notika šogad. Alternatīva Vācija uzvarēja 2 federālajās zemēs, ieguva 2. vai 3. federālajā zemē un iegūs acīm redzami liels panākums Vācijas ārkārtas vēlēšanās. Francijā pat ir tātad valdība kritusi. Francijā arī liela loma ir gan tā nosacīt labējiem un kreisējiem. Visi šie liberāļi centristi zaudē viens vēlēšanas pēc otrā.
Rumānijas prezidenta vēlēšanas, notikumi Gruzijā, tā tālāk un tā joprojām. Tātad pilnīgi skaidrs, ka šī pasaules globālā politiskā dzīve pārvietojās nosacīti trumpismu, orbānismu virzienā. Es vienkārši izmantošu šos divus vārdus, lai cilvēki varētu asociēt ar šo divu politiķu nostāju. Ja? Tātad tas ir gan konservatīvās vērtības, gan karu izbeigšana Ukrainā, gan attiecīgi šo liberālo pseidu vērtību apkarošana, ar ko tagad arī Donalds Trumps un Viktors Orbāns nodarbojās. Un rezultātā tas nozīmē lielā mērā politiskās vadības maiņu arī Eiropā. Jo es domāju, ka Trumpa uzvara iedvesmojusi daudzus, gan Eiropā, gan arī citur pasaulē, ka ir iespējams lauzt šo paradigmu, ir iespējams lauzt šo liberālo filozofiju, un tas viss ir iespējams. Ja to izdarīja amerikāņi, tad to var izdarīt arī visi pārējie. Tātad, ko tas nozīmē NATO? Visticamāk, tas nozīmē to, ka, kā es jau teicu, Donalds Trumps vienkārši piedāvās, ka, dārgie kolēģi, mums visiem ir jāmaksā vismaz 2% no iekšzemes koprodukta, kas ir ļoti liela summa. 2% mēs jau maksājam. Latvija kā vienmēr ir, jā, bet ir viena ļoti tāda nianses, kur šeit neviens nerunā. Jautājums ir retorisks, ja, teiksim, NATO lielāko aizsardzības budžetu pēc procentiem, lielāko aizsardzības budžetu vadībā būtu, teiksim, Igaunija, Lietuva, Latvija, Slovēnija un Slovākija. Tas nekādā veidā nemainītu NATO vispār spējas. Jautājums ir, ko dara Vācija, ko dara Lielbritānija, ko dara Francija. Tagad tādas atkārtoja Vācijā mums ir arī pietiekami nopietnas politiskas problēmas. Tā skaitā arī tas noteikti atsaucies uz Vācijas aizsardzības budžetu. Francijā budžetu nevar pieņemt, tas noteikti atsauksies arī uz Francijas aizsardzības budžetu, ko viņi ir pateikuši. Tātad Lielbritānijā šobrīd ir bruņoto spēku samazinājums, jo naudas nav, arī ir liels problēmas. Tātad mēs redzam, ka vadošās NATO dalību valsts ir, maigi sakot, ļoti sliktā formā. Bet mēs jau arī nevaram to caurumu aizbāzt. Tas, ko tu nosauc Latviju, Lietuvu, Igauniju, Slovēniju, Slovākiju, taču nevar faktiski kompensēt to iztrūkumu. Neko nevar. To, ko tu teici, tad īsti sanāk tā, kad ir kaut kāda mazliet nevar teikt, ir kaut kāda zinām krīze, ne tikai politiska, bet arī ekonomiska krīze, ja, kuru nevar veicināt to, lai izveidot kaut kādu aizsardzības struktūru no nulles vai no jauna, faktiski Eiropas armija vai līdzīgu aizsardzības vienību, jā, lai varētu pārorientēties tikai un vienīgi uz saviem spēkiem. Tam nav naudas vienkārši. Tad pirmkārt nav naudas, un otrkārt, kā es jau teicu, visas lielās valstis, kuram ir šīs spējas, un tādas ir nosacīti 5, maksimums 7, NATO un Eiropas Savienībā, kuriem ir attiecīgi militāra rūpniecības komplekss, un kaut ko ražo attiecīgi no šī militāriem spējām, ja, kurām ir šīs iespējas ražot. Ja. Tur ir gan politiski, gan ekonomiski, gan vispārējās krīzes, ja, kas var novest līdz situācijai, ka vienkārši viņi paziņo pirmkārt par jautājumu par to, ka Ukrainai nepieciešams miers, bez jebkādiem tur tātad scenārijiem, karš ir jāpabeidz 25. gadā, un principā tad jautājums, kurš tad atbalstīs šo Ukrainu nākotnē. Tas ir viens jautājums. Tātad atbildi ir, ka praktiski Eiropa nevar kompensēt to, ko ASV nedos. Ja. Tālāk. Ja Donalds Trumps paziņo, ka tā ir Eiropas darīšana, tātad lūdzu, dārgie draugi, jūs arī finansējat Ukrainu, jūs finansējat savus bruņotos spēkus. Tā izriet trešais, ko es jau teicu, ekonomiskā situācija paliek sliktāka, un tie spēki, kas ir pret, nosacīt Ukrainu pret NATO, pret Eiropas Savienību, gūs vēl aizvien lielākas politiskas uzvaras dažādu rangu vēlēšanās. Tāda principā ir nākotnē, nākamajā gadā. Kas rezultēsies gala beigās, kā agri vai vēlu tiks mēģināts panākt kompromisu ar Krievijas federāciju, protams, uz kaut kā rēķina. Skaidrs. Labi, mēs tagad pieskārāmies ļoti cieši, un jautājums tev, Aivar, naudas nav, un skaidrs, ka tuvākajā laikā nebūs. No tā, kas tur notiek, ne no kā nekas nevar rasties. To, ko Raimunds ieskicēja, tu saproti pats, es esmu finansists, tu esi ekonomists, pēc izglītības finansists. Tu saproti, ja nestrādā lielā ražošana, rūpniecība, ir politiskā krīze, no kurienes naudu,
paņemam lielo tvērumu, un tad no kurienes nauda tad būs mūsu budžetā? No kurienes? Nu, tas jau, teiksim, tā teorētiski ļoti viss skaidri un saprotam. Tā kā mēs naudu paši drukāt nedrukājam, mēs naudu varam iegūt, teiksim, šajā nu, teiksim, sistēmā, mūsu tautsājumstības sistēmā, varam iegūt naudu vai nu ar eksportu pārsniegu par importu, tā skaitā arī ar pakalpojumiem. Nākošā iespēja valsts aizņemās, un tad mums ir Eiropas Savienības fondi, struktūra fondi, ko mēs saņemam, kur nauda ienāk Latvijai iekšpusē. Ja? Jā, bet nu... Tad mums vēl ir iekšējais resurs kaut kā, nu, teiksim, cilvēku uzkrājumi, kas, protams, arī nonākot apritē, viņi to ekonomiku virza uz priekšu. Taču šeit ir tā nelaime tā, ka visiem tie uzkrājumi ir, un tiem, kuriem varbūt vajadzētu tā ikdienai, lai nu varētu tie viņi nav, un dažiem ir daudz, un dažiem nav. Ja? Tā kā principā naudu uzzīmēt mēs nevaram, mēs esam nolikt kaut kādos rāmjos noteiktos, un šajos rāmjos tā mūsu ekonomika darbojas. Un ir ļoti saprotams, ja tā naudiņa ienāk ekonomikā, tā ekonomika attīstās, ja naudiņa neienāk, tad viņa neattīstās. Un tagad ir sakritis tā, ka inflācija ir salīdzinoši maza. Tas nozīmē, ka uz, teiksim, dārdzības un tā seku, kas ir cenu pieaugums, cenas pieaug, piemetas vērtības nodoklis paaugstinās. Valsts budžetam ir labi, ja? Šeit ir varbūt viens arī tāds aspekts, kāpēc, teiksim, tās cenas arī aug, jo politiķiem sevišķi gribas varbūt tādu cenu ierobežojošu vai tādu pretinflācijas plānu pārspīlēt, jo tas samazina valsts ienākums. Bet es gribu mazliet ar tevi padiskutēt par to. Mēs esam dzirdējuši un lasījuši par to, ka tās mazumtirdzniecības cenas mēs tagad gribam regulēt. Man liekas, ka tas ir absurds pilnīgākais, ka nevar atgriezties pie plānveida ekonomikas, tas neko nedos. Bet nepaskatāmies pašu galveno, it īpaši tā ir ministrijai, kam vajadzētu paskatīties, ka ražošanas izmaksas taču ir ļoti augstas mums. Mēs taču nevaram elektrībā, visi komunālajie pakalpojumi, tas elektro vai enerģijas ietilpstošās nozars, kas patērē ļoti daudz elektroenerģiju. Mēs taču nevaram sacensties, ja mēs redzam, cik mums maksā elektrība ar kopējā tirgu, Eiropas tirgu strādājošiem un pārējiem. Tad ko tad mēs regulēsim? Mēs citīsim pa tirgotājiem? Ko mums tagad darīt? Ja? Tas ir tas viens no... Tu saki PVN, mēs ceļam cenas, PVN tā kā pieaug, un mēs tagad budžetā kaut ko dabonam. Manuprāt, ar to nekas nav līdzēts, jo ja tas gross ar vienu samazinās, ja cilvēks sāk rēķināt, ja, un netērē vairs tā impulsīvi, kā viņš varētu viņam brīvāk līdzekļi, tad agri vai vēl arī tas PVN tur nekā. Neatrisinās tās visas protams, ka neatrisinās, un kāpēc jau tā problēma? Problēma ir tā, ka tā ekonomika nespēja ražot pietiekoši liels eksportspējīgus produktus, un mēs daudz importējam, tekošais konsums ir negatīvs, tātad kaut kā ir tas jākompensē. Viss tās runas par, teiksim, tagad, ka būs tā brīnum tāds nūjiņa, ka mēs samazināsim, ierobežosim cenas, viņi ir savā ziņā smieklīgi. Ja skatāmies uz ekonomikas vēsturi, tad ar ko tā beidzas viss cenu ierobežošanas, ar vēl lielāku cenu kāpumu, ar melnā tirgus izveidošanu, ar kaut kādām citām negācijām. Skaidrs, ka ir mehānismi, kā var, teiksim, saprātīgā veidā kontrolēt to, lai tās cenas nepieaugt. Un tas, protams, pats iedarbīgākais ir konkurences veicināšana, skatīties, lai tā konkurence būtu godīga, jo tajā gadījumā, kad mēs skatāmies, kad šeit tiek importētas preces, pārtikas preces no mūsu kaimiņu valstīm, un viņas tiek importētas pa zemākām cenām, nekā viņas tiek pārdotas tirgū, tas ir viņu mājas tirgos, tas ir ļoti saprotami, ir brīvas ražošanas jaudas, savā tirgū tu viņi nevar pārdot, kur viņi ir. Tas ir skaidrs. Jā, bet tā ir nav godīga konkurence. Par to ir sāks, un neviens ne par to nerunā, neviens nepēta,
Tas pats Rīmī, tāpat ir Maksim, ja viņi visi nepiedara Latvijas kapitāla turētājiem, respektīvi, un es, ja būtu lietuvietis, es tieši tāpat darītu, ka es caur savu tīklu mēģinātu visvairāk pārdot sava ražotāja preci, loģiski. Tas ir tikai un vienīgi normāli un saprotami, un ja šī teritorija, mēs runājam par Latvijas valsts, ja Latvijas valsts neskatās tam līdzi un atļauj to darīt un nekādā veidā to neierobežo, ir dažādi regulējumi, poļi ir fantastiski izdarījuši, regulējumi, mēs par to esam runājuši savā laikā un mēģinājuši kaut kādā veidā saimā to piedāvāt, kad lielām šīm te ārzemju ķēdēm ir papildus apgrozījuma nodoklis uzlikts, lai mazais varētu konkurēt, lai viņam šo te vēlmi gūt virspēļņu uz to, ka viņš ir dominējošais tirgu, tomēr kompensēt valsts budžetā. Uzlikt, viņiem, es nezinu, 0,8% no apgrozījuma, viņam ir jāsamaksā par to, ka viņš vispār strādā polijas tirgu. Ir tā, ka mēs tā netājāmies. No vienas puses visu laiku bija tā pilnīgi neko neregulējumi, viss notiek tā, kā viņš notiek, ka tu zini, ka kaimiņos kaut kā tomēr cenšas vai acīm redzami vai neredzami tiek regulēts. Ja? Un tagad, kad mēs redzam, ka mums ir viss pavisam slikti, tagad mēs tādiem riktīgi drastiskiem mēriem sāksim regulēt. Ja? Un tad, tas nedarbojas. Bizness ir bizness. Šeit nav ko pārmest uzņēmēji rīkojas, viņi maksimizē tajos noteikumos, kas viņiem ir uzstādīti, viņi maksimizē savus ienākumus. Tas viss ir saprotams. Ja? Un pēc tam teikt, ka jūs tur kaut kā, jums godaprāti nav bizness un godaprāts, tas ir tāds. Nē, šobrīd es par to negribēju. Tāpēc es domāju, ka tur tā visa tā kampaņa, kas ir viņa vairāk vērsta, ir, es nedomāju, ka tik dubļi būtu tie cilvēki, kas to virza, kas nesaprot, ka tas vienkārši nedarbojas. Es domāju, ka šobrīd nav vajadzīga popularitāte, partijai nav ko piedāvāt, un tagad viņi iet un saka, ziniet, lai jums nebūtu daudz jāmaksā, mēs tagad to ierobežosim. Viņi pirmkārt nevar ierobežot, otrkārt, tā paša ekonomikas ministrija ir konkurences padome ir pakļauta, un ja kaut kas tur jāizdara, tad tur jāizdara kaut kādas korekcijas, teiksim, saistībā ar šo konkurences uzraudzību, ja? Bet nekādā gadījumā tieši vērsties pie veikaliem, uzlikt kaut kādas fiksētus uzcenojumus, pienākumus samazināt un tā tālāk. Tas nedarbosies. Ja? Ekonomika ir regulēta, bet tas regulēšanas mehānisms ir visai smalks, tur nevar neko regulēt tā, paņemot un ar zobenu cērtot. Ja? Tur ir uzmanīgi, tie, kas ir kādreiz bērnībā ar radioaparātiem darbojušies, tad tur tādas mazas tādas. Tu Aivar, tik smalki tā kā aizskārto nākamo, ko es gribu, lai Igors pasaka. Manuprāt, caur puķiem arī pateic, ka īstenībā visu izšķir tiešām cilvēks, speciālists un personība, kas tajā brīdī atrodas atbildīgā amatā. Manuprāt, tie cilvēki, kas šobrīd atrodas tajā atbildīgā amatā, man liekas, ka viņi nesaprot, ar ko viņi spēlēs. Tu tieši to, ka to radio pateici, tas ir tas, ka es tagad sāktu to darīt, jo es to absolūti nesaprotu. Kas paņems kaut kādu noregulēt radioaparātu, teiksim, lampu radioaparātu, ko viņš pats uzbūvēs, lai viņš tā uztver tās stacijas un lai viņš tur nav šņākoņas. Tas ir tāds smalks, bet to var izdarīt. Ja? Nē, bet to var izdarīt tās, kas to ir mācījies, zina, ko viņš ir paņēmis rokā un ar ko savienot. Ir vienīgi, bet tagad ir jautājums ir tāds, ko mēs darām? Mēs ievēlām saimu, ievēlām saimu, pēc tam saimu izvēlas valdību. Ja? Šī valdība tiek pateikts, ka viņi ir politiska, viņi tā paši ir izdomājuši, ka politiska valdība ir labi. Kāpēc ir politiska valdība? Tāpēc, ka viņi negribot uzņemties nekādu atbildību. Ja? Un tad cilvēki nonāk amatos ar pilnvarām cilvēki, kuriem nav tās kompetences. Ja mēs skatāmies uz to visu ministru kabinetu, ja? Kurš ir speciālists tajā nozarē, ko viņš tur kaut ko dara vai kaut ko saprot? Ja? Bet vēl jau ir labi politiskā figura, bet to tu, Igor, paturpini. Bet vēl jau ir spēja un iespēja viņam pieaicināt arī normāls padomnieks un padomdevējs, bet te jau arī kaut kā nevedās. Lai Igors, Bet es savējiem nav to padomnieku. Parunājam par to, par tiem savējiem un nav padomnieku un par tām. Mums ir izveidot politiskā sistēma kā tāda noslēgts klubs, kur dalībnieki mainās vietām, jaunus iekšā nelaiž, un respektīvi šī sistēma likumsakarīgi degradējās.
Nu, ja es, piemēram, salīdzinātu ar uzņēmumu, es, piemēram, esmu nodibinājis uzņēmumu, kurā man garantēti katru mēnesi ieskaita naudu. Es varu mierīgi nedomāt ne par rentabilitāti, ne par kadriem, ne par ko. Man ir jāuztur tikai kaut kāda darbības imitācija, ka mēs tur kaut ko daram, un man garantēti ienāks konkrētā datumā nauda. Ja runā par valsti, tad tas ir vai nu kārtējais ārējā parāda pārfinansēšana, tie ir eiro fondi, respektīvi tā injekcija būs. Un, protams, ka šādai sistēmai ilgtermiņā pastāvot, viņa degradējās. Bet es domāju, piedoties to pārtraukšu, bet Raimonds teica, ka var arī nebūt tā injekcija. Lūk, un tajā brīdī, kad kaut kas šajās sistēmās sāks buksēt vai mainīties, kad vairāk tās naudas nepietiks, sākotnēji pašvaldībām, pašvaldības pārziņā esošiem uzņēmumiem vai slimnīcām, sevišķi tām, kas neražo neko, vai kā ūdens piegādātāji, kas ir kaut kāds servisus sniedz vai siltuma piegādātāji. Tad, protams, plaisas parādīsies, un tas var notikt ļoti strauji. Tu domā, ka viņas nav parādījušās? Ir, paskaties to momentu, es domāju, ka jūs daudz paskatāties sociālos tīklos, tas man liekas, ka Aivars šo te sociālos tīklos arī nokomentēja par Latvijas dzelzceļa sociālo iemaksu nemaksāšanu. Kur mums ir garantija, ka tas ir viens tāds Latvijas dzelzceļš tikai, kamēr cilvēki nesāk runāt? Tā plaisa, to par ko tu runā, tā jau, manuprāt, ir radusies, tikai mēs nezinām, cik viņi ir lieli šobrīd. Nu, lūk, un tā kā politiskā sistēma ir ļāvusi augt tādiem jauniem censoņiem, kuri ir pieņēmuši šo spēles noteikumus, ka galvenais ir būt lojālam kaut kādam partijas saimniekam, nevis tiešām skatīties valstīs, kas būtu jādara, iet detaļās, nopietni, stādīt mērķus un saprast, kā viņus sasniegt. Tas šo vidi ir tik tālu degradējis, ka mēs vienkārši dzīvojam tādu apziņu, ja šīs injekcijas vairāk Latvijā neienāk, kas tādā gadījumā notiks un kā viņi šo krīzi spēs menedžēt. Es domāju, ka viņi pat nesapratīs, uz kuru pusi iet, ko darīt un kā to visu pasniegt sabiedrībai. Tā ir tā problēma, ka, smuki mēs aizgājām no Raimonds, kas ieskicēja, kāda ir situācija. Aivars aprakstīja, kādā situācijā tad, šobrīd mēs atrodamies ekonomiski, un to arī pateica, ka nav jau to kadru, kas krīzes periodā tagad to visu varētu menedžēt. Ko darīt? Mēs tagad esam konstatējuši, to jau apmēram visā, ko darīt? Tātad partijas sistēma sevi ir izdzīvojusi. Mēs par to esam aizkadrā runājuši. Redzi, ja paskatās kaut vai uz mums ir visiem kaut kāda politiskā pieredze. Ja? Man ar tevi ir Latvijas Zemnieku savienība, Raimondam Latvija pirmajā vietā, Aivaram tur arī tāpat partija, cik es zinu, viņš tur ir pabijis kādu brīdi. Un kaut kādu iemeslu dēļ mēs tur nebijām vēlami, mēs tur neierakstījāmies. Pagaid. Tas ir būtisks moments, ja? Tas ir, jo turpinot atbildēt uz tavu jautājumu, ko darīt, tas nozīmē, ka ir cilvēki, kas šo klanīšanos, šo te līšanu, savus to kā gribi, nav pieņēmuši, kuri ir pašpietiekami, bet viņu nemaz nav tik daudz, jo redzi, ir daļa, kas saprot, bet nevar, jo viņi ir atkarīgi no darba vietas, no budžeta iestādes, kurā viņi strādā, un tad ir tie, kas saprot, ja, bet viņiem nav šīs platformas. Un es domāju, ka tīri objektīvi parādīsies pieprasījums pēc otra tipa cilvēkiem, kuriem ir biogrāfijā skaidri redzami kaut kādas lietas, ko viņi ir paveikuši, ko viņi ir darījuši, kāda viņiem ir izglītība, un vienkārši notiks elites nomaiņa. Tā ir man pārliecība. Es tagad šajā te sarunā negribu skart, ko mēs tur konkrēti katrs darīsim šī ziņā, ja tas lai paliek, ja man patīk vispirms izdarīt un tad runāt, bet objektīvi šī situācija, viņa vienkārši nobriedīs kā vēsturiska nepieciešamība. Piekrīt, kā tu to redzi? No drošības viedokļa, no valsts drošības viedokļa. Iestājās tas, ko saka Igors un ko mēs apmēram prognozējam, neienāk šī nauda. Sākās problēmas budžetā, kas jau ir sākušās. Ko darīt valsts drošības sargātājiem, ja, un tā valsts tomēr ir jānosargā? Katrā gadījumā, pirmkārt, es varbūt ieskicēšu, ka mums parasti ir tāds, diemžēl, mūžīgais, tāds, negatīvs vēsturisks rats, kur mēs esam šobrīd tādā periodā, ka šo valsti, diemžēl, šie nekompetentie cilvēki ir noveduši līdz situācijai, kur ir
ļoti smagi laiki, un nekas vieglāks nav sagaidāms. Un tad, paturpinot to, ko Igors teica, tad šie laiki, visticamāk, kāds vēsturē vienmēr bijis ģenerēt cilvēkus, kuri šo situāciju notur un pēc tam, teiksim, izveido atkal šos te normālos laikus, un, diemžēl, pēc tam atkal ir šī te, tāda, es negribētu teikt parazītu, bet tādu konjunktūristu šķira, kuru pēc tam vienkārši uz šiem visiem augļiem atkal atnāk un atkal noved šo situāciju tālāk. Otrkārt, es gribu arī pateikt visiem tiem, kuri domā, ka viņi ir neaizvietojami cilvēku nav. Tātad pa viņiem, arī kas Latvijā domā, kā tad bez viņiem ļoti mierīgi. Vienmēr tā ir bijis atkal vēsturē, un rīt pa viņiem visi aizmirstīs, ka viņi vispār kad ir bijuši. Ja man tagad vajadzētu nosaukt, pirms 10 gadiem, kas kur bija ministrs, tad es varbūt izņemot aizsardzības jomu, es pat nezinu, kas tur bija un ko viņš darīja. To, laikam, teiksim, mani kolēģi labāk zina pa savām nozarēm. Tātad trešais, es tiešām neredzu neko sliktu, ja satversme tiktu pietiekami radikāli mainīta, jo ne jau, teiksim, sabiedrība dzīvo satversmē, bet satversme ir tā, kas praktiski, kurai vajadzētu ļoti ātri reaģēt uz izmaiņām. Šobrīd izmaiņas ir pamatīgas. To, ko mēs runājam, mums nav neviena ministra gandrīz, kurš būtu kaut vai pabeidzis profilu augstskolu, kurš būtu vispār augstskolu pabeidzis, nezinu, konkrētajā jomā, tik tālu esam. Protams, ka tas man var apsūdzēt, teiksim, tā nedemokrātisku priekšlikumu izteikšanu, bet es nekad ir slēpis, ka es neesmu nekāds demokrāts. Tādā nozīmē, ka teiksim, es neuzskatu, ja jums atnāk nosacīti 100 aitu ganu un 2 profesori, tad obligāti no šiem 100 aitu ganiem jāizvēlās vadītājs. Manuprāt, vajadzīgi ir viens no šiem 2, kurš zina un kuram ir šī, teiksim, vīzija. Tātad skaitliskais sastāvs absolūti neko negarantē. Tātad, manuprāt, mēs pieprasām, ikvienam no mums ir noteikti bijis dzīvē, ka ir, lai ieņemt kādā amatā, ir konkrēti kritēriji, mums ir jābūt attiecīgai izglītībai, darba pieredzei, valodām, lai kļūtu par deputātu Saeimas. Jums praktiski nekas nav vajadzīgs. Bet to regulē tad satversme. Tieši tā, bet tad jums varat būt ar pamatskolas izglītību. Tas jau nāk no padomu laikiem arī. Jūs ienākat politikā nosacīt. Pēc tam es neteikšu tagad skaļu zinu gadījumus, ka cilvēkam Saeimā nav kur viņi iebāzt. Visur vietas ir aizņēmas. Viņi ieliek ārlietu komisijā, viņi ieliek aizsardzības, drošības un korupcijas novēršanas. Viņš nekad mūžā nav bijis tūmā to. Vienkārši pēc šī principa, vietas nepietika, kādam citam no partijas vajadzēja, nosīt Jānīt, ej tur, Jānīts attiecīgi. Bet tas ir briesmīgi. Jo tā mēs šobrīd, mēs varam pasmieties, ka tā tas ir. Es negribu pat smieties, vienkārši gribētu varbūt nosām pateikt, ka attiecīgi iespējams, ka ir nepieciešams arī visiem deputātu kandidātiem nosacīt tā, ka balso par visi, tā ir demokrātija, bet ja tu gribi būt Saeimas deputāts, tad tev tomēr jābūt kaut kādiem kritērijiem, lai tu vispār varētu pretendēt. Kāds mums, teiksim, uz visiem amatiem jābūt kritērijiem, bet uz Saeimas deputātu mums ir ļoti maz kritēriju. Tas ir viens moments. Otrkārt, ir, protams, jautājums, cilvēkiem ir ļoti apnicis šis tie visi jautājumi, kas saucās koalīcijas padomas, visi šie nogludinātie teksti. Koalīcijas padomi izveidojās mākslīgi. Tu taču saproti, to gan satversme neparedzēja. Tātad mums ir vēl viens tāds ārpus satversmes visādas organizācijas, kur nevar saprast, kurš tur pieņem kāds lēmums. Un, protams, ka mums ir tā situācija tāda, ka arī cilvēku mitoloģijā, protams, ir pietiekami izplatīts, ka visi šie deputātu ministri, tie ir vienkārši tādi, nosacīt leļu teātra dalībnieki, kuriem vispār nav nekāda reālā ietekme, neko, viņi vienkārši atspēlē savu kaut kādu lugu, tad atkarībā no situācijas viņus vai izmet kaut kur miskastē vai attiecīgi kaut kur aizsūtā. Labi, ka tu to pateici. Jo citādi viņiem liekas, ka viņi ir, tiešām šobrīd pārvalda visu situāciju. Viņiem liekas, tā kā tu teici sākumā, ka viņi ir neaizvērti. Zinu, es ļoti īsi, parasti tādos vēsturiskos smagos brīžos, tie, kur ir pie varas, viņi totāli zaudē pašaizsardzības instinktu. Viņiem šķiet, ka viss ir lieliski. Viņi dzīvo savā burbulī, un pēc tam pēkšņi, kā nosacīt, ir liela Franču revolūcija, Karolīne nocērt galvu, viņi pat nesaprot par ko. Kāpēc viņi taču neko slikts nav. Tā es nebēju, es domāju, tu arī gribēji kaut ko. Es gribēju, teiksim, jautājums jau, protams, par šiem politiskajiem ministriem, kur tur ir problēma. Kāpēc cilvēki, kuriem nav kompetences, labprāt lien tādā amatā,
kāpēc premjers, kas formē valdību, formē no cilvēkiem, kuri jau iepriekš zināms, ka viņi galā ar saviem pienākumiem nevar tikt, tāpēc viņi nav zinām, nav attiecīgas kompetences. Tā nelaime ir tā, ka mēs piešķiram pilnvaras un neprasam pretī atbildību. Ja tā pilnvaras un atbildība būtu izsvērtas, nelīstu tur, kurš katrs pa ministru, un premjers, ja viņš zinātu, ka viņš atbild par savu ministru, nevis tā kā tagad, katrs pats par sevi, bet premjeram jau nav nekādas atbildes, kāda viņam atbildība pieņemsim šobrīd premjeram par satiksmes ministru, ja? Ja tā pa lielu. Kādreiz taču kaut kāda bija, tik traki, kā šobrīd, tā kā Raimonds saka, ir kaut kā zaudējuši vispār, es nezinu, kaut kādus vismaz instinktus, jo kaut kādu taču, mēs paši tikko runājam, tik traki nebija. Jā, bet, Lēni, ja tā sistēma tāda ir izveidota, tas, ka tagad tās sekas, kas ir, viņas ir likumsakarīgas. Principā, ja tā godīgi agri vai vēl, mēs jebkurā gadījumā nonāk pie tā, kur mēs esam šobrīd. Ja? Tas viss, kas šobrīd ir izveidojies, ir iepriekšējo darbību rezultāts. Ja mums tās darbības ir bijušas nepareizas, tad arī esam ieguši tādu rezultātu. Un tagad jautājumu, ko darīt, tad tā darīšana ir ļoti vienkārši. Vadības zinātnē, tas, kas ir 1000 gadi, ir iziet caur uzņēmumiem, caur armijām, ir iziet cauri, kā ir jāvada organizācijas, kā ir jāvada uzņēmumi. Un kāpēc mēs domājam, ka, valsti kaut kā citādāk jāpārvalda? Valsti jāpārvalda tāpat, un viens no galvenajiem ir, ja tu dod cilvēkam pilnvarojumu, tev jāprasa pretī atbildība. Tu nevar iedot pilnvarojumu rīkoties ar līdzekļiem, kā šobrīd, iedots ministriem, viņi rīkojas ar līdzekļiem, bet netiek pretī prasīta atbildība. Un kāpēc viņi tagad tā nerīkotos? Kāpēc viņi, ja būtu šī atbildība, nav jau varbūt tik liela problēma, ka gudrs cilvēks varbūt par jebkādu ministru, tā nav problēma. Problēma ir tā, ka viņš apkārt sev nespēja savas nekompetences un tā, ka viņiem nesodamības sapratnes dēļ, viņš tos arī padomniekus nelasa pēc kompetences, bet lasa pēc kaut kāda, vara instinkta. Jā, vai viņam vien zināmiem kaut kādiem kritērijiem. Es domāju, ka mums laikam ir lēnā garā tomēr jāfinalizē tā mūsu saruna, bet jādod kaut kāds ieskats, tiešām tajā, ko mēs visu laiku mēģinām diskusijas laikā piedāvāt. Kā tālāk? Redz, problēma ir tā, ka tie cilvēki, kuriem Latvijā ir nauda, viņi ir pieraduši politikā vadīties pēc viena un tā paša algoritma. Un viņi, cik es tomēr esmu redzējis un runājis ar pietiekami turīgiem cilvēkiem, viņi uzskata, ka tā, kā viņi darījuši līdz šim, ka tas palīdzēs un viņi panāks rezultātu atkārtoti. Un es domāju, ka tā vai vienā brīdī var izrādīties situācija, ka, tu tā kā es to brīdi nokavējis, tu esi atkal naudu iztērējis, tev liekas, ka tie paši, kā nosauc aktieri, atkal saliekot, tu varēsi turpināt tās savas zem paklāja esošās intereses realizēt, bet vienā brīdī izrādās, ka tas nestrādā. Un tad tiešām būs kaut kāds reāls varas vakums, apjukums, totāls, jo tajā brīdī, kā pārstās nauda ienākt ļoti lielā daļā sabiedrības kontu, tad reāli to vairs noslēpt nevarēs un būs jautājums, ko darīt. Būs jautājums, ko darīt tieši elektorātam, kas visu laiku valdošās partijas arī ievēlēs. Jo mēs taču zinām, un viņi jau, man liekas, ka viņi pat jau sociālajos tīklos neslēp, ka jo lielāks ir šis te valsts aparāts, jo vairāk ir šo te lojālo vēlētāju jau uz katrām vēlēšanām. Un šobrīd ir tā, ja tiešām notiks tas, ko mēs runājam šobrīd, bet viņam ir jānotiek, jo tās visas pazīmes šobrīd tiek, man liekas, ka sarkanie karodziņi visur signalizē, ka tāds, manuprāt, tāds apjoms budžetā neienāks ārējā finansējuma, kā viņi ir ieplānojuši. Redziet, līdz šim, ja mēs paskatāmies, kur tika tērēta nauda, mēs zinām, kur viņi netika tērēta. Tātad viņi netika tērēta uzņēmējdarbības attīstībai. Ļoti vienkārši iemeslu dēļ, tas ir jautājums ne par ko citu kā par varu. Jo, ja pastāst, kāpēc PSRS laikā, šoreiz arī līdzīgi kaut kādai Dienvidslāvijai, Ukrainai atļaut mazo biznesu. Neatļaut tāpēc, lai visi būtu atkarīgi no budžeta, no valsts. Jo tad ir viegli pārvaldām masa. Uzņēmējs tas tomēr ir cilvēks ar zināmu un daudz lielāku brīvības sajūtu. Tas vienkārši ir fakts, kāpēc viņi gremdējuši visu laiku ir budžeti. Otrs jautājums, kam deva naudu? Deva naudu tā saucamiem cīnītājiem, es viņu sauc cīnītāji par vērtībām.
Tātad zaļie kursi, LGBT, vēl visādi brīnumi, visādi alternatīvie mākslinieki, ja? Un ja paskatās arī jau Eiropas kontekstā, tie budžeti ir milzīgi, kas tika tērēti cilvēku grupu uzturēšanai, kas neko nerada, bet tas savukārt dzen augšā inflāciju. Respektīvi, tu neko neradi, bet tu esi pārfinansēts, tāpat kā ierēdniecība. Un tu šo naudu ej un tērē, un inflācija pieaug, jo nav jau apakšā dārga tam visam reāli. Un tad, kad notiks izmaiņas struktūrāli šajās naudas plūsmās, tad būs iestāsies visas tās sekas, par ko mēs šodien runājam, ko mēs ieskicējām. Finalizējot, es domāju, ka mēs, vismaz mēģinājām ļoti godīgi jums izstāstīt to, par ko mēs diezgan bieži satiekoties runājam. No manas puses es vēl gribētu papildināt to, ko mēs teicām. Man liekas, ka ir tikai divas milzīgas problēmas. Mēs paši tiksim ar sevi galā, ir jābeidz melot un zakt. Divas lietas. Ja mēs katrs sevī tās divas lietas varētu uzvarēt, es domāju, ka mēs jau ļoti daudz būtu izdarījuši. Un sakārtojuši to vismaz to savu ap sevi, to savu sabiedrības daļu un mēģinājuši kaut kādā veidā, pārdomāt to savu dzīves modeli un nenodarīt pāri, sev tuvāk esošajiem, ar ko mēs ikdienā kopā, vai strādājam, vai dzīvojam, un tā tālāk. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Cerams, ka jums bija interesanti un uz tikšanos. Viņas uztaisīja Latvijas iekšzemes koprodukta. Viņas uztaisīja. Savā redzījumā, kas notiktu ar cilvēku vai cilvēku grupu, kur, teiksim, Ķīnas Tautas Republikā vai Krievijas Federācijā paziņotu, ka 100 gadus lielākais infrastruktūras plāns, mēs redzam jaunu tur Amūras Maskavas maģistrāli, neiestāv Maskavu, ka viņi ies kaut kur tur. Kā naudas nav, vai vēl Ķīnā pateikt.